Nu, tu tā kā spečuks, ko saki 12 dienas? Es te pasties tur, skatos 12 dienas, pastos uz iekšu, es saku, ka nē. Nebūs? Kā, es šito redzu, es saku pusgads. Jā. Netic. Reāli, tas ir 12 dienās, labi, tas skaidrs, ka veči tā kā skudis skrēja apkārt. Pa 100 cilvēkiem uz kvadrātmetru, tad it kā kaut ko var pabeigt, bet pastos uz turieni. Es mājās grīdas līsis, nevaru 2 gadu laikā nomainīt. Tad 12 dienās grib māju dabeigt, kā saka. Nu, nezinu, es dodu Dievs, lai sanāk, nevis pēc 12 vai pēc 13 dienām. Jā. Ja tu man prasa, lai es kaut kādas likmes liek, tad es saku, ka nē. Ok. Reku, tā ir ventiņa kvalitāte. Reiks, lai dzīvo? Čau. Pāris liekas, nerek pārlišu kārtu, vai nav pāris liekas. Tur jau plīzīte, jā. Ja viss nofildi, pasties, kā viņš te augšā, visu iekurš. Jā, smuki. Tad citu man vajadzēs pašiem flīznieku uz mājām izsaukt. No mājās ir uztaisīta duškabīna ar no flīzēm tā kantīta ūdens pāri netek. Kantīta ir uztaisīta ar leņķi, kad tek tieši ārā ūdens uz, tur, kur nevajadzētu tecēt. Nu, nepareizi leņķis, man būtu... Ar renovāciju nodarbojas? Jā. Kvadrātmetru cena renovācijā? Tur ieskaties, kādas problēmas ir. Tur vienkārši ar kuvaldi jānocēr to bortiņu nos un jaunu jāuzaudzē. Jauns, jā. Un interjera akcija, pērkot flīzes, tur janvārī bez maksas flīzēšana, ne? Jā. Otrādāk nevar. Kaut kā nav bija vienā laikā maksāt, cik flīzes kvadrāti tikai flīzēšana, ne? Nu, šitās ir dārgāk flīzes. Cik kvadrātiņš maksā? Labi, man ar vienu flīzi pietiek, man tur tikai vienu strēmeli vai garu uztaisīt. Reku, kā viņš te uztaisīja, redzi? Šitā laba štēle, redzi, kā notak ūdens. Tā flīze ir pa vidi vai kas ir? Jā, te ir reku raksts ir, vesela flīze un tā es uztaisīju. Nu, tur ir augstākā pilotāža, 2,5 stundas. Šeit ir jāgriež, tāpēc, ka lai tas ūdens tek un tad tek trapa ir. Ja pedikopu nemācoties aizies strādāt, tad flīzēšanā bišku fiziku un ģeometriju jāzina, bez tās tad neko neizdarīs. Mācījies kaut ko pēc? Norvēģijā un Dānijā, cik gadus? 11 gadi? Jā, šoreiz padojuši, cik nenosauks. Nu, man flīzes te paliek pāri, var tev viņas ieflīzēt. Jā? Jā. Tagad izskatās, ka tev man sanāks mājās kaut ko pabeigt. Varbūt es no tevi visi, kas paliks pāri no atgriezumiem, pabeigt savus projektus iesāktos. Nu, re, kur te? Arī ventiņu kvalitāte. Šitai man antracītiņi patīk tumšie tonīši. Jā. Forši. Kad liks tev uz tos... Bris? Jā, Ceturtdien. Tie būs tie piekaramie, kas ir nostiepi, kā viņi saucās pareizi, nostiepi. Jā, audumu būs. Tie nebūs plēva, bet būs audumu. Zīmējumi kādu laidīs iekšā? Nē, tur saini gobēni, smuki, balti. Kaut kādu Nainiģi, Nels, Nirvana vai Prodigy viestos vai Rainbow Builder. Par nolaidību neviena nav objekta Edgara. A, kur tu vakar biji? Tāpat vien bija, kā tur ganījies atkal. No, Armand, paskatījies fake taksiju? Nē, man nebija laika galīgi. Jūs varbūt varat Armandam atsūtīt kādas sērijas, ir jāpaskatās, to ir brīvdienas garas priekšā. Tas ir tā kā kaut kāds realitātes šovs, Jā. Skaidrs, izdzīvošanas spēle, jā. Jā, linku, jā? Vai uz e-pasta? Nē, uz e-pasta, lai nesūt. Nē, tur man viss pa darba lietām, ko tur uz e-pasta. Jā, atsūtiet kaut kādas labākās tur sērijas fake taksiju, lai Armands saprot, pa ko iet runa. Nu, tas ir kaut kas National Geographic, kaut kas uz to tipu, jā. Nu, skaidrs, jā. Jā, pa brutālo. Pa brutālo, tur ir plēšanās, jā. Jā. Skaidrs, huntings. Tu nokrāmējies galīgi. Jā, atbrauc sastrādāt. Vakardienas kebabu. No, tu aizvedi Tomiņam kebabu? Rihards apēda? Jā. Jā, viņš šodien būs? Es domāju, ka nē. A, ko tu viens pašiem plosīsies? Es domāju, ka jā. A, ko tu darīsi šodien? Jāsagatavo viss. Jāsagatavo kas? Šūšanai ciet, jānošķir šitā visu sienu, vai mēs varam uzlikt filtru, rekuperāciju un vispārēju. Nu, svētīgi, ne? Jā, laids viņa aizņems tas viss. Šodien sanāks? Sagatavot visu šūšanai, es domāju, ka noteikti, jā. Nu, svētīgi. Tad jau parīt, ja viņi nošūs, tad aizparīt, liksim rekuperāciju un filtrus un vispārēju. Un tad varēs pateikt, ka jau tiešām ir finiša taisna. Kam tu sveiciens gribi nodot? Kafijas pasaulē. Jā, kāpēc? Es domāju, ka bez kafijas pasaules šis objekts netiks uzbūvēts, jo kafijas pasaule noteikti nāks palīgā, būs naktsmaiņu tāds enerģijas. Jā, nu mēs esam atbraukšu uz Deko Rīgā atkal. Sintī, ar ko esam sarunājuši šeit? Mēs esam samacējuši, bet mums sagaidīs kādas meitenes sabraukt. Viss ir augšā jau. Tā, čau! Agris. Čau! Tā, nu ko, mēs atkal esam šeit. Sanita, jūs esat šeit galvenā, jā? Jā. Ļoti skaisti šeit izskatās pie mums. Paldies, Deko Rīga ļoti cenšos. Tā, tad šis būs loga ēlēm, jā? Šis būs loga ēlēm, jā. Tev patiks? Jā, man viss patīk, šeit ļoti viss smuki. Viss būs kāds 600 dekoru, ko var izvēlēties. Sākot no rozā, beidzot ar melngadiem toņiem. Sanita, mums vienīgais termiņi baigi spiež, cik ātri var dabūt. Rīt aizvedīs. Nopietni? Jā, tālāk tikai no ražotāja viss atkarīgi. Tu paspēsi? Mums jau vēl jāvienojas ar to, kas ar to ražošanas procesu, ar apstrādi, ar tām malas apstrādēm. Tas ir visu uzmanību.
Jā, uz tevi. Tas ir tikai loksnes. Jā. Nu labi. Bet vajag paspēt. Jā, tikai vajadzēs to visu izdomāt. Oi, mums ir viss! Sākot no akmens imitācijām, beidzot ar koku imitācijām, vienkārši dekoriem un visādām struktūrām. Mums svarīgi šobrīd ir mazā vannas istabas, respektīvi ir vannas istabas, dāmu, skaistuma istabas. Katrs saucams savādāk, es viņus sauc par dāmu istabu tagad jau. Un tad pēc tam pats pēdējais ir tā gultas galvgals. Tagad jāsaprot vienkārši no kādu materiālu, un tur Armīns varbūt var piekomentēt un izstāstīt. Kur Armīns tieši ir? Armīn. Un vēl ir palodzes, nevis palodzes, bet logailes. Tās laikam, sākam ar logailēm. Tās Reņa mīļākā tēma. Kā reizē runā par melno, kā tu domā par šo melno? Bet Armīns uztraucas par to, kas ir jāizdara viņam? Nē, nu tā bija tā runa, kad mēs vakardien nezinājām, vai ir apstrāde, vai tikai loksnes dod man. Jā, bet to ir. Tā kā dod loksnes man tikai. Nu, viss ok, viss kārtībā. Varēs apstrādāt, jā? Kā viņi apstrādā? Uz iekārtām. Zāģēju, aplīmē malas, nu kaut kā tā. Bet kā tad ir ārtāk? Vienkārši vakar mēs runājam par citu materiālu, logailais. Tāda materiāla nav. No kā? No visa. Mazliet tik milzīga izvēle, vienkārši iedomājies, kas varētu no tā tik radīts. Šāda tumša zaļā krāsa. Ko tas ir par matētu? Man ļoti patīk matēts. Jā, bet kā praktiskais, no praktiskā viedokļa? Praktiskā viedokļa, es domāju, viss kārtībā. Drīzāk ir jautājums par to, vai paliek pirksts nospiedumi vai nepaliek pirksts nospiedumi. Bet labi, jautājums arī par to, cik daudz un kurā vietā tieši tas materiāls ir paredzēts. Tas paredzēts uz virsmas, protams, ka mums ir svarīgi, vai tie pirksts nospiedumi tur nekur nav redzami. Ja tas ir paredzēts kaut kur augšējiem plauktiņiem, tas droši vien, ka nav tik bieži lietojams pasākums. Gultas galvgali. Ļoti vairāk būs balta gulta. Iedomājies, cik smuki izstītās, ja šitāds būtu aizmugurē. Es domāju, ka jā. Ar sienu kādā krāsā? Gaiša arī tāda pelēcīga, betonīga. Vai arī zaļa? Es nezinu, Betonīga vairāk. Viss jau ir aizgājis uz to pelēcīgi, brūni, melno. Kas ir vispār? To tu vari arī nestīties. Tas ir tāda alternatīva, kad varbūt šitos var uztaisīt kā atgāžams plauktus. Vienkārši vērams? Var vienkārši vērams, bet skaties, te ir 10 centimetri. Nu jā, tur. Te ir doma vairāk, tā doma bija tāda, ka šeit ir iestrādāts lediņš, šeit līnijā, viņš spīd uz augšu. Un te viņi var likt telefonus lādēties, vienalga, nu, viņiem ir aizmugurē aiz gultas, kur viņiem ir lietiņas, kuras var nolikt, un viņas nevienam nelikt laukā. Un vēl papildus tur var visādas grāmatas likt, nu, tā kā, nu. Vēl gultas galvgalī ir opcija šī te, ja es pareizi atceros, viņš mums iet virtuvē. Jā. Tā ir balta gulta, pelēcīgas sienas, manuprāt, efekts varētu būt ļoti skaists. Nu, vajag sintēzes, laikam, viedokli. Šis materiāls ilgāk jāgaida, ja? Šādā izpildījumā viņš ir uz vietas. Nav daudz, jā? Nav daudz uz vietas. Viņš kaut kas ir daudz apjūs kaut kāds, bet nepārāk. Bet tīri logu ailēm, ja mēs runājam par logu ailēm, kur tā kā ir paredzēts, kur jūs meklējat materiālu, tur tomēr mēs ieteiktu izmantot šo te materiālu. Pirmkārt, es sasauktos ar jūsu ēkas fasādi. Materiālam vajag kalpot no abām pusēm. Šitam vajag no abām pusēm? Viņam vajag kalpot no abām pusēm. Šīs būtu arī... Viņš izsās kādu plasmas, ne? Tas ir kompaktlaminēts, kompaktplātni, bet... Jā. Kāpēc viņam jāelpo no abām pusēm? Viņš ir fasāžu materiāls vairāk, kuram ražotājs iesaka klimata un gaisa apmaiņu no abām pusēm. Tā ir tā specifika, un viņš ir mazliet sarežģītāks arī konstruktīvi viņu piestiprināt pie kaut kādas plaknes. Ja negrib redzēt nevienu stiprinājumu. Negribu. Tad līdz ar to, teiksim, tur ir savas nianses. Kā šito var piestiprināt pie loga ailes? Pie loga ailes? Viņa pirms noslēpums. To mēs līmējam. Līmējam. Okay. Būs distances. Bija viens meistars, neatceros vārdu. Viņiem patreiz ir tā distance tāda lielāka, 40 mm. Jā. Tad viņiem kaut kas tur būs jāliek. Nu, tad mēs liekam tur iekšā ribas un šo līmējam klāt. Materiāls arī būtībā tīri tehniski, viņš ir ļoti praktisks. Viņam ir šis te perfekts pārklājums un uz viņa nebūs redzami pirksnospiedumi, viegli kopjams materiāls. Runājot par vannas istabu, tīri teorētiski šo materiālu varētu izmantot, bet vannas istabā tomēr ir mitrums, ūdens. Mēs vairāk ieteiktu varbūt šo materiālu, kompakto materiālu, kā virsma zem izlietnes varētu būt šis te 12 mm biezais kompaktlamināts. Savukārt arī meistars izrādīja iniciatīvu arī visu skapīt no šī materiāla gatavot. No kompaktā materiāla, jo viņš būs iekārtājis iekārtāt šis skapīts. Tur būs šis, kas būtu vistuvākais jūsu toņiem. Tāpat laikā, piemēram, šie
Nu, viņi ir no vienas tonalitātes. Šis ir tumšāks. Es te par to, es vairāk, pieņemsim, mazajā vannas istabā, tur tas mazais skapītis zem granitopa izliednes. Viņu varam likt baltu, kad droši. Ir kaut kāds spoņu iespējas uz vietas. Tā, nu no kompaktplātnēm būs viss, kas ir šeit pie šīs sienas. Ja mēs runājam par koka dekoru, tas, manuprāt, bija tāds līdzīgākais, bet tas var būt jebkurš no šiem toņiem. Ja ir balts vajadzīgs, jums jau ir balta virsma, vai jūs gribat skaņot klāt? Jā, pareizi? Jā. Un tā vannas tas bija ļoti gaiša, viņa ir maziņa, tāpēc viņa ir gaiša. Par to līstīti runājot, šis attālums, viņš staigā, un tas ir tā diezgan, ja teiksim, viņš vienādi, tas būvniecībā tas milimetrs var staigāt, bet ja viņš izlocās. Es nezinu, ko tur izdarīt nevarēšu. Tad skaidrs, šobrīd paņemot izmērus, tad tas risinājums varētu būt, ka mēs liekam galā U-veida profilu, kurā iekšā jau... Nē, bet, ja teiksim, izlocījums tajā formās... Formās jau, Armin Boren. Nē, tas tev nekādīgi netraucēs, jo mums tāpēc ir L-veida profils pāri. Kurš tev iedod to taisno līniju, un tur nekas tajā brīdī vairs tev nesteigās, jā. Es nezinu, man personīgi nepatīk. Man būtu, jā. Mums jau flīzes ir tādas, un atkal mēs mēģināsim kaut ko pielāgot. Melnis, tas mīļākais. Nu, nav. Jā, tas raksts nav tāds, ka viņš būtu jāsalaiž. Tā šķiet, nav viņam tik izteikti. Tad šitajā pašā mēs taisam visu to tolets daļu, pareizi, tolets poda daļu, kur tie mazie plautiņi, jā? Tā kā šo daļu, ja? Un tad sanāk šo visu mēs uztaisam šeit. Mēs sanāk, tajā mazajā vannas istabā akcentēsim tolets poda to aizmu, un var sanāk visu caukšai. Jā, ka nav baigi tāds. Vai ne? Viņš ir smūgs, bet vai labāk ejam uz to vienkārši betonīgo? Vai arī liekam visur vienkārši tad kompaktu koku? Nu, liekam. Tev ir svarīgs lēmums jāpieņem, jo pēc tam jau tas visu izvēlēs, un tad jau vārdīsies visi sintīvi, ko ir sadarījusi. Ja? Te ir 600 mm, viņš ir sekls, viņš ir 300 mm, es viņu stiprinotu pie aizmugures vēl, viņš stāvēs. Es pieļauju, jā, ja viņš būtu 600 dziļumā, tad jau tā priekšpusē sākt izliekties. Jā, tas jau neveidos izlietas nekādas sodā. Izliecīsies. Es nezinu, es viņu mēģināju, es esmu lausti, jā, un ko darīt? Tur bija nianse to, ka ražotājs noteica minimālo pārkari ne vairāk kā 30 cm, kad, teiksim, ja galva taisa, jo savādāk viņam ir tendence kaut kas noteica. Mēs ar kolēģi eksperimentējot 10 cm ar šādu šo, ja viņš paskiet, es viņu šādi te cilāju augšā. Šādu pārstāstu apturēt. Nu, tāda gaigas kāda. Šitādi. Kas ir šitā? Šī vietā šo. Galvenais, lai 12. Ir 12 mm biezumā. Virsmiņa ir 12 mm bieza, savukārt ir arī pieejams 4 mm sienas panelis, ar kuru jūsu gadījumā es pieļauju, ka varētu tos sānus mēbelē ar šo. Es labprāt viņu 45 grādos izveidot to skapī. Visu ilmu, jā. Kā patīkšu tādu? Tas ir dāvs. Ne? Ja mums grīda vienkārši kā ček, kur ir grīdas līdzi, viņš šitā tikai čuču gaišāka. Un viņš reāli labi sajiet kopā ar to. Ne? Malki. Atvilknis šeit, kas augšā šeit ir eņģeļi. Tikai tīri eņģeļi? Viņās nevar pat eņģeļus iestiprāt, ja? Šeit viņās neurbjās. Ir tādi, zini, eņģeļi urbjās tādi 35 mm un 13 vismaz dziļumā. Bet nē, ir tievām fasādēm plānām, ir, kurām pietiek ar tiem 10, bet urbums ir jātaisa uz 11. Man liekas, ka šito. Nu jā. Pēc tam melnais pods tad ļoti labi klāt izstīst. Nē, būs vislabāk, mums vienkārši jāsaprot, tad materiāla piezīmes mums 12 mm, stikla melniem profiņam ir jābūt 12 mm uz āru, lai smuki noskatos. Atceries, noteikti atcerēšos, vai ne? Mēs viņu pieliekam te klāt, nu te mums ir tālāk plauktiņš aiziet, jā? Šitam mēs viņu ar silikonu nosilikonējam, jo duša ir 85 cm attālumā. Viņai jābūt brīvi stāvošai mēbelē, viņai jābūt šķirbai vispār. Nu, teiksim tā, tu viņu var pielikt, bet neko nesilikonēt ciet. Jā, bet tas nē, mēs viņu nevaram uztaisīt hidroizolēt, jā, jo tā ir tiešā duša stāva. Viņam nekas nenotiks no ūdens, bet viņam... Bet viņš tālāk uz sienu aizies, tie staiks, un tad tur problēma tālāk. Jā. Es domāju, ka kas tehniski viņam notiek, ja mēs šos šuvīti nosilikonējam. Tur var
Kas tur var rasties? 10 mm mēs ar silikonu pielīmēsim. Daudz, jā. Kas viņam var ir apakšā? Brīvi. Arī noblīvēsiet viņu. Augšā, jā, noteikti, jā. Viņam ieteikums vispār visās, kas ir dušas telpas, kad taisa, kur tiek izmantots, viņš ir jābūt nostatus. Jā. Apakšā viņam, teiksim, jābūt brīvi, gaisam jācirkulē un arī augšā jācirkulē. Kā ventilējamo fasādi? Jā, tieši tā. Ventilējumā fasādes princips viņam ir. Jo viņš, principā, viņš nāk no tās sērijas attiecīgi, kā ventilējumā fasāde. Okay. Viņš nebaidās no ūdens, viņš var stāvēt ūdenī, nekas viņam nenotiks, bet līdz ko viņam nebūs gaisa cirkulācijas apmaiņai, kā fasādē attiecīgi viss, tad viņš šausies nost. Ar fasādīti klāt pie stikla, ja? Pie stikla profila, alumīnija stikla profila. Šeit nāk alumīnija stikls mums, šeit mēs pieejam ar fasādīti klāt. Jā. Yes. Pagaidām vēlreiz? Jā. Nē, jāpērš. Ok, tad vienkārši te būs, vajag zināt, to alumīniju profilu, to platnu. Jā, to mēs tad uzzināsim, mēs ierastīt chatiņā, jā. Saprotu, ko viņi runā. Es cenšos izsakot. Šito visu mikrofonu nevajag pušķi. Man ir, tāpēc es stāvu visu laiku un citur celt ciet. Vajadzēs atvēlēt pa vidu. Bet viņam ir jāpērk. Gatavi. Labi. Viņa savieno tehnikas. Viņas ir uz vietas, viņas nav jāgaida par 2 nedēļas. Vai es mašīnu čāvētā, ja tu pērsi, nāk līdzi atvilkt? Nu, es nezinu, man nāca. Nē, jāpērk līdzi. Jāpērk. Ok, tad es pirku līdzi atvilkt. Ja tu vari nolikt blakām pēc mašīnu. Jā. Ok, tu atvilkt viņu vajadzēs, tas domāju, ka rīt praktiskā viedokļa ļoti labi, ideāli. Tad paredzam to, ka pērk. Un tas arī tur tad ir tā slapjā mitrā drēbe, jā? Bet tur nav laminēta. Mēs gribam paspēt vai negribam paspēt? Gribam paspēt, bet tā atvilkt, ja ir gatava, tie jau saprot no problēma, nopērkam un maucam. Viņu vispār vajag, tehnika ir vajadzīga, lai es zinu izmērs. Jā. Steidzamā kārtā vajadzīga. No, tehnikā mēs vienkārši pielāgosim. Nē, vismaz modeļus. Jā, šodien. Šodien būs. Jā, viņš izskatās, ka viņš tā balts. Jā, bet atkal mums flīzes ir šitādas kaut kādas betonīgi palēkas. Ja mēs atkal liksim vēl vienu palēko, vienkārši balta ir vāna. Kaut kas līdzīgs atkal sanāks. Jā, skaisti nopulēta. Un tad šis nāk tā pakšā vajag. Ideāli. Maucam. Galvenās lietas. Šai daļai jābūt atveramai, kur iekšā ir vai nu kosmētikas, vai nu vienkārši tas dalījums. Tas arī tikko uz to atvilkt nospied. Vienkārši aizrās, ja? Nē, paga, kā? Vēl ne stingries. Viņa pati. Soft ir. Opa, es arī. Ir teorētiski, ka šis materiāls ir kā fasāžu materiāls. Ja mēs viņu liekam uz virsmas, viņš īsti nav paredzēts kā virsmas materiāls, bet tas ir kosmētikas kaldiņš, kur īsti nenotiek. Jā, jo viņš nav tā kā kaut kāds Tas te nenoliet nagu. Nagu lakas? Nagu lakas pārējo, jo tas viņš reaģēs uz virsmu, viņš var sabojāt to pārklājumu. Nē, dāma iet droši vien uz salonu. Tad jā, ja to mājās nedara, tad ir ideāli. Plantētais iziet vienkārši kā līnija te cauri. Nu jā, viss tā līnija. Šitā, Jā. Kā akcentiņš un viss. Ja tā viņš ar parketu būs normāli? Tu domā, šis tā ir parketu? Jā. Es neesmu tagad dzīvē redzējusi parketu. Jā, 12. datumā viņi varēs uzdēt objektā. Tā vismaz manai interjeru solīja. Es pat video piefiksu. Pat video, labi. Jā. Bet vai tad jums jau nebija kas parketu lieka? Nebija vieta video jau tāda? Parketu vēl neliek. Fiziski. Pats materiāls? Jā. 12. Jā. Nu, 13. dažām liks. Pēdējās dienas jau būs interesants. Vēl grieztas mēs stiepsim tajā. Tu plosīsies. Mani vēl ir ar grieztiem ir jautājumi, jā. Griezt augstumu. Gan visās mēbelēs. Nu, griezt augstumu. Es nomērīju patreiz flīzi, kur flīzes beidzās. Man pateica, ka kaut kas nākšot vēl uz leju. Jā, to vajag noprecizēt tiem grieztiem. Nu, materiālu mēs esam izvēlējušies. Paldies, Deko Rīga. Nu, ko mēs laižamies, jā? Laižamies, jā. Jā, mēs laižamies uz objektu. Ka jau gatavs būs braucēt ciemos. Noteikti. Jā. Tu vēl paliec, Laidi? 2 minūtes mums ātri jāsarunā juridiskie jautājumi. Ok. Tu paliec? Nē. Brauks uz objektu? Jā. Jā, laižam. Nu kā Deko Rīga, Reine? Ideāli. Nu, vienkārši, man liekas, mēbeļnieki paradīze. Jā, ļoti visu solīti profesionāli cilvēks. Viņi strādā, darbojas. Cintī noreklamē Deko Rīga. Superīgs materiālu piegādātājs un forša materiālu, forša komunikācija un garšīga kafija. Es nezēru. Jā, ideāli. Ideāli kafija.
Mums ciemos ir Sanda no M-Toilet. Bomba. Šitam ir jābūt katrā objektā. Visi kaifo. Jā. Visiem patīk. Šodien bija uzkopšana. Viss svaigs. Smaržīgi. Ļoti silti. Jā, par to sensoriņu. Jūs padomājat? Noteikti. Un par mūziku es arī dzirdēju bija vēl komentārs. Jā, mūzika īstenībā. Mazu rāģiņu ielikt. Jā, tas būtu ļoti labi. Un tad būtu TikTok radio. Jā, tātad akciju tu gribēji uztaisīt. Jā, mums ir piedāvājums. Kurš atnāk līdz, teiksim, sazinās ar mums līdz gada beigām un pasaka paroli. TikTok māja ir 20% pasūtījumam. 20%, jā, tātad tieši šim, jā, vai Nē, visam, kas jums ir? Kas jums ir? Visu veidu tolets, tad apsildāmās, neapsildāmās konteineru žogi. Jā. Jā. Bet es iesaku apsildāmu. Džekiem patīk, Oskar, tev patīk apsildāmā? Man patīk kafijas pasaule. Jā, tolete? Tolete arī labi. Jā, ļoti labi. Man prieks. Jā, un rekru mums tāda smuka siltumnīca ir uzstādīta. Super. Es viņu tik ļoti gribēju redzēt. Nu, ļoti glīti. Jā, tas līdzīgs ir tik skaisti. Kā deggrīda. Jā. Nē, super. Ļoti skaisti. Galvenīgs un glītas. Kāds ir plāns tev? Es pavasarī noteikti kaut kāds tomātus gurķus iestādīšu, ja? Ar hidroponiku. Hidroponiku tur nav vajadzīga zeme, tur viss tur akmens vatē. Vēl ir doma, protams, uztaisīt varbūt krāsteņu ielikt iekšā, lai var sēdēt tēņas un tā tālāk. Nu, ļoti labs plāns. Lai izdodas. Elteks. Tev apsildāmā tolete patīk? Kam nepatīk? Jā. Visi kaifo, visi forši. Nu tā kaut kā. Kā jums stokās? Viss ļoti labi, viss notiekās, jā. Droši nāk iekšā. Tā, nu mums te ir tāda mūzika, jā, viss te. Jā. Tātad, jā, rekru dāma atbrauc. Ir pretenzijas pret tolete? Ļoti forši. Tādu ekskluzivitāti. Paldies, kungi. Jā, vienīgais to, ka viņi ilgāk tur tusē tagad. Viņi mazāk strādā? Jā, tas ir mīnus. Jāslās nost elektrību. Jā. Fake construction. Ko tu vari pateikt par tolete? Izcili. Prieks dzirdēt. Viņš nezina, kas ir fake taksī. Tu zini, kas ir fake taksī? Nē, pirmoreiz dzirdu. Es arī nezinu. Jā. Tātad visi sūtam Armandam fake taksī sērijas, ko viņam brīvdienās pastīties pēc objekta. Jā. Sūtiet links, varbūt tas ir no National Geographic vai es nezinu, no kurienes. Kādas tas ir. Mums pārstāvs no M-Toilet, Čau. Jā, Reini par to. Ļoti labi, tolete. Ideāli, vienkārši. Jā. Sintī pamēģināja? Nē. Vēl nē, Sintī vēl nav pamēģinājusi. Smaržīgi un silti. Jā, šodien mums bija uzkopšana. Ir palikuši vēl tikai 11 dienas. Ideāli. Kapučino var dāmai? Protams. Kapučino jāvar. Mums mīļākie dzerami, kapučino. Tātad ir palikušas 11 dienas. Ļoti labi, jā. Tāds ir. Super, jā. Sintī, tu zini, kas ir fake taksī? Nē. Armands arī nezina. Fake taksī. Nē, nezinu. Viņš ir fake construction, bet ir arī fake taksī. Bet jūs reāli esat piedūrušies ritīgi, vai ne? Es jau nezinu, tas ir it kā esot raidījums par kaut kādu National Geographic, par kaut kādiem zvēriem. Nē, es jau ne jau par to. Viņam, jā. Jā. Sintī, tiešām nezinu, kas ir fake taksī? Nē. Man liekas, ka zini. Nezinu. Nē? Aizsūtiet, lūdzu, Sintī, kas tavs e-pasts ir? Info tādai studio.lv. Jā, aizsūtiet viņai kaut kādas sērijas pāris paskatīties. Kas tāds ir? Nu, Armandam arī tagad viss sūtīs, un te jūs pēc tam... Drīkst skatīties vispār? Drīkst skatīties? Nav nekas tur... Nē? Kāpēc smejies? Tu zini, kas ir fake taksī? Esmu dzirdējis. Nu, kas tur iet pastāst? Tā jau redzēsi. Tā, Raimondiņš ir atbraucis ar perlāžu. Jā, sveiks. Čau! Nu, kā tev perlāžu? Es te buljonam tagad pieslēdzos. Jā, bet viss kārtībā, jā? Jā. Konteinerī? Mums ir īstenībā iekšā diezgan. Es saprotu, kā grib konteinerī. Bērner konteinerī. Pareizi, tad ir 2 konteineri stāv ārā. Dod šurp. Perlāžu dzersi? Jā. Raimondiņ, paldies tev. Svētīga ideja. Kāda? Ārā redzēt tās mašīnas. Es domāju, nezinu, Eiroparks kaut kad sapratīs, ka tur ir reāli štēli. Nu, kad uzlikt šito te. Un mobili viss parkojās. Tur pieprasījums lielāks nekā dažā labā ielā Rīgā. Raimond, paldies, ka tu laicīgi piegādā perlāžu, lai mums darbi neapstātos. Cik operatīvs, ne? Cik tu pašiem perlāžus izdevies? Puspudelīt ir iekšā. Tu te ventiši, jā? Vēl viens ventiši. Tu arī Ventspilnieks? Nu, nē, es no Cēsīm. Čau, Čau, Armands. Jā, nē, man vienkārši, kad es dzirdu Ventspilnieks vai Limbužnieks, man liekas uzreiz, tāda ar labu humoru izjūt čaļi. Teiksim, es piss, es to zupu neēdīšu. Šitā te bija
Parauj jau, zini kā, tu tā, zini, labu gribēdams pasaki, zini kā. Jā. Viņš ir fake construction. Kā? Fake construction. A tu fake taksī zini? Zini kā tagad, ko atbildē? Viņš saka, viņš nezina. Un tāda kliča tagad ir. Fake construction? Jā, Bet tā arī transporta saucās arī, ja? Nē, AKCG construction. Gadrīz tas pats. Tas esot kaut kāds seriāls par National Geographic, kaut kas tam līdzīgs. Es jau paprasīju, lai viņam sūta, linkus, lai viņš pastāsta, ka pēc flīzēšanas. Labi, ierakstu komentārā, ja? Potiņi LV uz TikTok māju. Sveiki! Sveicināti! Varā, uz ceļu! Čau! Iespaidīgi! Ir iespaidīgi? Jā, ir iespaidīgi. Es jau domāju, ka tu meža vidū kaut kur vai vispār lauka malā būsi, bet tu centra vidū tādu. Jā. Apkārt mājās. Aldi, tu jau kur vilci nāk? Tur silti ir. Iekšā silti? Jau silti tev? Jā, tur siltums jau ir, viss not. 15. datums tepat jau, Jā. Vismaz man stāsta, ka tā notikšot, ka jau varēšot tā klingeri braucienu. Jā, varēšu jau dzīvoties. Jau nopirkām 20 kg sāli, bet ne šodien. Uz sāls maizi. Domāju, kā ne jau uz sāsmaizi, bet siltajam brugim, lai nestīt kāja. Jā. Jo uz 15 viņš nestrādā šo. Vēl nē. Nu, var redzi. Nekā cita nav, vienīgais gaļa. Nu, ļoti labi, ļoti forši. Nav mūsējā, bet labu draugu. Tie, kas labi ēst gatavo. Super, hartrik, ideāli. Ležam iešā, apstīsies objektu. Ejam. Ja tu aicini, tad labprāt. Tā, kafiju, buljonu. Jā. Jā. Kotiņus zini? Nu, zini tāda sajūta, kad ieraugi, liekas jau čau. Tu pirmo reizi redzi jau, zini, kā cilvēku, tad godu. Bet viņš perlāšu baudīja. Ļoti līdzīga sajūta starp zīdām. Aldi, kafiju? Nevar atteikt. Buljonu, super. Jā. Buljončiku. Viss tad, kotiņus zini? Nezini? Nu, redzēju, jā, viss kā zinu. Zini, jā. Sajus. Šito uzmetināja priekš siltumsūkņa. Ideāli. Esam iekšā, jā? Johai divi. Sajus un porters. Storēm piesaistīt. Nu kā, normāli kustība? Ko es tev varu teikt? Kā pie mums pirms sezonas. Jā. Veģu, skatīs. Es to pamanīju, tu pats pamanīji. Tev ir krietni daudz palicis vairāk. Es neesmu bijis pie frizieru kādu laiku, šokriešu. Iepriekš tev nebija tik daudz, ka tu pēdējo reizi biji pie mums. Es pie jums, kad braucu, vienmēr no sākuma pie friziera aizbraucu. Jā? Jā. Lai skaistāks. Jā. Krietni maziņš viss. Nu, salīdzinot. Tik tu kā lielāks. Pieredzis Baltenavā. Darīt, ko gribi, jā. Tik tā kā Skotijas līgos, ko te ir bā. Jā, palielinājumais stikls, platā kamerā. Nu tā mums te ir siltuma mezglis. Jaunā māja jāiemet piķis. O, breņi, Jevriks. Piķi iemeta. Jā, lai nav. Tā ienāk ciemiņi. Pirmie tā ir kotiņi LV. Nu, izskatās, viss būs labi. Te būs iestiepjamie griesti, tā kā viņi jau rītdien sāks skrovēties. Betons ir pulētais betons. Paklājumi pēc būtības tev viss. Jā, jau te gatavs, jā. Tur izstabās. Vēl nav, nē. Tur ir nogruntēts tā siena. Vieta ir laba. Ir labi, jā. Man šeit patīk tas. Jā. Kas tas tādā par tādu vietiņu ir? Tas būs, rekurējumi pastīties. Te būs terasīte, nu, kur tu sēdi, jā. Te būs pirtiņa, sauna. Tā mani arī vilka uz šo pusi vairāk nekā uz istabu. Istabā tāpat tu mani nelaidīsi saunā, jau mēs te. Viņš jau vecais runas, viņam siltums patīk. Tāpēc es jūtu, ka šeit vajag. Nu jā, un tā ir tā slavenā siltumnīca. Te ar hidroponika doma ir audzēt. Nu, tu hidroponiku zini. Jā. Kas var būt labāks. Un tev zivtiņa arī būs? Zivtiņas nebūs. Te jau abūs blīvums vairs neļauj. Tā jau varētu vēl baseinu visu iemūt. Nē, zivtiņas tāpat vajag hidroponikai. Zivtiņa obligāti. Nopietni? Maziņu akvāriju. Priekškam? Nu tā, visu, ko zivtiņa izkakā, tas aiziet tādiem salātiem. Jā? Jā, un vēl sēnes apakšā audzē. Pavasarī atbrauksiet, pastāstīsiet. Alvis, viņš to visu lietu labi pārzina. Plus zivtiņas, tātad tev kājām masāža, pakakā baru tomātus un visu papīšoju. Mēs nedarām, tad, kad te uz beigām ies, lai varam ielikt pie tevis dāvanu kārtī iesaidīt. Jā. Un tad tu varēsi jau jaunedēļ kaut kurā brīdī. Bet par lāži vajag tādu gabalu brauc. Aldi. Paldies. Aldi arī reklāmas klitiņā. No, jā. Jā.
Klausies, ja tev šitā testa pakļovka, viņa tā kā tāds paliks vizuālais, tā kā, jā, vai viņai pa virsmu kaut ko? Atsevišķas sienas paliks, atsevišķām būs vēl kaut kādi papildus krāsiņas, papildus tonīši, akcenti sienā. Bet idejas, ka viņš veido zīmējumu šeit iekšā, jā? Nu, tā ir. Viņa skaitās kā struktūra krāsa, jā, un tad, vai es dabūtu to virsumu vienā, nu, pieņemsim, redzi, kā te pati plāksne, kur bez pakstumas atšķirāk tā struktūra. Man mērķis dabūt viņu vienmērīgi. Jā, smuk. Ar perlāžu atšķaidam? Ar perlāžu, starp citu, nevar šķaidīt, tāpēc, ka tur ir minerāli iekšā. Tas var taisīt sūdiņus. Vai tur tie minerāli tik maz, kad ir? Lai ar ūdeni uzņemtu vajadzīgos minerāļus, tev ir jāizdzer tik daudz ūdeni, kas jau vairs nav veselīgi. Eltex velk rozetīties televizoram. Ar sadalas kapis. Viņš priekšzietas. Bet viņš būs gatavs. Viņš ir, jā, bet savienots. Šis tas ir savienots. Opā, te viss notiek. Opā. Reāli, jūs ātrāk nekā bija. Reinis teica, ka būs rītdien. Nu jā, mēs arī neticējām, ka būs ātrāk, bet daram visu, lai jūsu vietā paliek. Ideāli. Tā, mēs super. Rītdien viss notiek. Brīn, Saint Gobain. Šoreiz franči pacentās ļoti. Viņi izdarīja pusītē, jebkurā telpā tur varam ielikt. Frančiem jau ūsas patīk. Viņiem patīk, jā, es domāju, ka viņi jāizdara viss, lai jūsas paliek vietā. Šitas iepriecināja, jo meistari prasa rītdien strādājam, nestrādājam. Nu, nāksies strādāt, ko es varu pateikt. Ideāli. Tie ir visi profili, jā? Visi profili, jā. Super. Kas ar audumu? Ir pasūtīts. Ideāli. Ko franči saka? Būs. Būs, ideāli. Nu, super. Perlāža. Vislabākais. Perlāža zersi? Protams. Jā. Nu kā, viss notiek, viss pēc plāna? Ideāli, viss ar perlāžu sanāk vislabāk. Profili atnāca laikā. Super, rītdien uz skrūvēšanu būsiet? Piebrauksim noteikti. Ideāli. Cikos jūs sākat jau skrūvēt? Es tu zvanīšu teikšu, jo es vēl nezināju, ka viņi būs šeit. Nu, tā padod ziņu mums kaut kā, tad piebrauksim arī, protams. Jā. Palīdzīgas rokas vienmēr tas arī nodara. Jā. Ārmandiņu, šito skaistumu. Vienīgais vēl ienomās, ka vienreiz vēl būs. Viena sērija jānoskatās? Viena sērija vēl jānoskatās, tas viss kārtībā, jā. Saspringti dienu šodien. Jo? Daudz ko darīt. Līdz šim nebija? Nē, nu arī bija, bet šodien kā rīt griezt. Čāri nāk un jāpabeidz. Pareizi. Ventiši. Ieva Šmite no Bītes. O, ideāli. Drīz. Jā, ideāli. Būs internets beidzot. Būs internets. Beidzot varēsim siltumsūkni pieslēgt visu. Jā, un pārliecināties, cik labi sarādā sakarbīts. Jā, un Bītes lietoja, viss ir kārtībā. Ideāli. Kas tur tiks maksas internets? Tas ir ūtrīts tev tur. Ok, super. Jā, man vajadzēs tavu autogrāfu šeit, gan es tev neļaušu filmēt. Jā, kāpēc? Tā ir dati, priekš kā visiem zināt. Pareizi. Labi, kafiju dzers? Perlāža? Jā. Nu labi, tad jau viss laidīs tālāk, jā. Fake construction. Mālēs veiksim darbā. Jā, paldies. Nu tā, plosimies. Mālēs otra veita. Un tie, kas jumtu likt cepuri nost, kā viņi te visu noorganizēja. Vienā dienā? Tas bija superīgi. Labi, tu kafiju ceļu kājā. Neteikšu cik gadus, bet esmu visu dzīves laikā vienreiz dzīvē pagaršojis kafiju. Un kā? Nepatīk. Malacis. Un buljons ir mums. Šokolādes dzēriens. Būs jau. Šokolādes dzērienu gan es paņemšu, man meitiņa mašīnā gaida. Ideāli. Iespaidīgums tempos tev te iet. Jā. Tā būs pabeigts, ja? Nu būs, rekrutē emerīts mums tur stāv, redzēji? Redzēsi vārā, tur priekšpusē nobildēji. Rekrutē mums viss ir, labi, tur tagad reklāma. Man ir viens jautājums. Reiz stundā skan, kaimiņi neko nesaka. Nē, visi zina, cik ir pulkstens. Jā. Visi seko laikam līdzi, bet, iespaidīgi. Tur ir silts. Ļoti silts. Ļoti. Siltās grīdas, ja? Jā, ir super. Karoči, paldies tev par ātro reaģēšanu. Tā, kas zinat, ja vajag biti un operatīvi, zvaniet. Jā. Tā, nu redz, mums ir 11 dienas palikušas. Tātad man ir 14 dienas laika testēt to internetu, jā? Jā, 14 dienu laikā tu droši var saprast, ja tev īsti varbūt tās nevelk vai vēl kaut kas var visādīgi gadīties, jo pārklājums ir tāds, kāds viņš ir. Droši var arī atgriezt atpakaļ. Jā, un pēc 14 dienās vairs nevar, jā? 14 dienām vairs nevar. Baigi ātri norēģēt, tad labāk būtu nākamnedēļ braukus. Nu, tad teici, asap. Jā, labi. Es parakstīšos, ja? Jā. Šīs simkartiņas tev ir jāieliek rūterī, ko tu atstāji tur. Labi, ko tu man tur stāstīji par kabelīti kaut kādu izvilkt ārā? Ir opcija, 2 veidu rūteri mums ir, kas ir mobiliem internetam. Viens ir, ko tu iesprādi kontaktā, stacionāri viņš stāv tev kaut kur konkrētā punktiņā. Otrs variants ir ārā rūters. No ārpuses logam pielīmējās maza balta kastīka. Tā ir kā antēna. Un attiecīgi plāna vadiņa kā papīrs, ieliekās iekšā Wi-Fi pastiprinātājs. Sveiki, mēs uz krāsošanu. Sveiks, mestri. Sveiks, Paga, kur tie vairogi? Vairogi ir šeit jums.
Gatavie jau. Vo, ok, kad jūs domājat viņus likt virsū? Jā, visu nāk tad pirmdien, bet visticamāk jaunadēļ, tad to mēs saplānosim otrdien vai pirmdien. Vēl nezinu, baigi daudz darba ir saskrējis. Ir, mums arī. Jā. Kas tur būs? Nav, viss normāli, jā. Sveiks, meistari! Kā tev klājās? Labi. Jā, čo? Cik vēl palika? 3 laikam. Ok, super. Tā, nu viņš būs vēl priecīgāks, kur šitas mums jānokrāsā, jā? Jā. Ievgenija. Pārslietins, jā. Ir iespējams? Principā visu šīs ir detaļas. Vienīgais šeit ir... šis nāk nos, uzreiz nav pilnīgs klāt, viss kārtībā, jā. Jā. Tas un šitiem te. Kur viņas ienest iekšā? Tie te. Šitos kā krāsot? Vienīgais tur gumija laikam, jā, bija. Viņš ir karstumā, jā? Viņš ir to jaucam. Jā? Jā, vajadzētu tā būt, jā. Karstumā tiek krāsots? Jā. Tik grādi? Grādi kaut kādā. Jo, pēdī. Tas ir krāmēs vai nav? Viņš nevar saprast. Uzprasēsim, paskatīsimies. Pagād riekšā blīvīts, nav, ne? Nu, ir iekšā, bet jāizņem, vai kur šeit vēl blīvīt. Jā, ok. Sapratu, kad vajag. Man šķiet, ka nē, krāsas šis tagad nav tik traki. Nu, viņas dara arī droši vien uz kaut kādu pirmdienu. Nē, es domāju, ka šodien noputīs, jo krāsas ir ieslēgta viņiem kurās. Jā, sildās. Varam aiziet pasīties vairāk. Davai, ejam. Pagad, tā ir tā sliede. Profila sliede, kas ir mums paredzēta vārtiem bīdāmajiem zem auto noņemas. To sliedi krāsojam, tur bija vēl kaut kāds detaļas klāt, vai ne? Jā, tur bija furnitūra, rullīši, visu tādu. Jā. Principā galvenais mums ir sliedi nokrāsot, bet pārējās skatāmies, kur nav plastikāts klāt vai kāds ir piemaisījumi. Iedos man pametināt. Drēbēm būs, jā? Jā, tauras. Oi. Jā. Labi, es vienu piemokšu klāt. To nofilmēs, es piemokšu. Nu ir, vēl patur jaku. Tā, nu ko? Ņem patur šitā. Brīli vajag, vai ne? Pofigu var aizvērtām. Lakstiņus tāpat var izdedzināt. Nosauļošos. Jep. Jā, malacam. Un uzreiz atkal šitas? Brīn, es jau te kāds uztaisīju, ja? Nu, jā, būs mazliet jāizlabo. Nebūs. Jā. Sājas sportas. Reini, tavs mīļākais dzēriens? Pēdējā diena. Buljons gan jau, ka Nē, kapučīno. Kapučīno. Gribu paskatīties, kā aparāts uztaisīt. Statistiku saprast, cik kurš... Bet izprintēs beigās var uzprasīt. Jā, bija taču pats priekšnieks jums te uz vietas stāstīja, ka viss kārtībā, kāpēc tur tas viss notiek iekšā. Laikapstākļi, kā pašā sākumā minēja. Bet šitais apstājās var pat 3 naktī braukt viņu pildīt, ne? Nu jā. Nu pēdējo nedēļu tu esi uz kontaktu, te vajag čekot, jo... Braukšu katru dienu noteikti. Jā. Termiņi. Uzvilkšu priekšautu. Un kā barista pats mums ielīdīs iekšā. Bija man īstenībā šitais vispār pienāca viena sieviete gados, bet nu tā es, ka tur riktīgi nebija viss kārtībā. Nē, arī varbūt. Nē, fuj. Un viņa saka, nu, kur tas cilvēks tur iekšā sēž? Kaut kādā reklāmā. Labi, tu zini, kas ir fake taksi? Jā, protams, kas tu nezinu, kas tas ir? Kā, nezinu, Ventiņš, nezinu. Nezinu, kas ir fake taksi? Nu, tā par filmē. Vācijā, Amerikā. Es domāju, ka Latvijā arī bija kaut kādi džeki uztaisījuši. Tā fake barista? Fake barista, var uztaisīt fake barista. Es domāju, šodien visu var uztaisīt. Nu, viss kārtībā. Davai, čau. Nopirkt pie mums. Kafiju var pie jums? Jā, to, ko mēs, ja cilvēkam patīk, viņi var iegādāties www.kafijaspasaule.lv, ieiet iekšā. Un tur ir ļoti liela izvēle, ļoti laba cena. Un atvedīs uz mājām, ja attiecīgi nopirks pasteizos daudzumus. Varbūt pat arī fake barista atvedīs. Tātad, ja tu skaties šo TikToku un gribi kopā ar mums baudīt kafiju, pasūt no mākslas. Nu, fake barista atbrauks. Fake barista atbrauks, iebērs kafiju, izbērs kafiju, visu, ko vajag. Jā, Elteks pieslēgs aparātu. Starp citu, īstenībā Elteks meklē darbiniekus. Kādus? Elektriķus. Labi, kādi bonusi? Par to pēc tam, kad iestrādāsies, ir tā, kad meklējam elektriķi, meklējam ar pieredzi. Certifikātu, izglītību, protams, drošības grupa, B, vēlams, var B, Z, vēlams B. Kāda tev ir? Man ir B. Ideāli, ok. Un uz kurien jāraksta? Jāraksta ir uz mājaslapā www.elteks.lv, mājaslapā ir kontakti. E-posts, sūdiet uz e-postu savu CV un mazu aprakstu par sevi, ko esat darījis un kāda pieredze ir. Tad, lai vieglāk mums, lai nav katrs jāaicina uzreiz uz pārunām, bet, lai mums ir ko atlasīt. Un, ja būsi cītīgs, mācēsi labi plānot savu darbu, iedosim arī darba auto. Pats jau var piesmauts. Jā, var arī studenti pēc skolas, bet, galvenais tur kaut kāda saprašana par elektroinstalāciju, iekšējiem, ārējiem elektrotīkliem. Jā. Skos, viņš citīgi klausās, tu gribi pa elektriķu kļūt? Nē, es te gribu pa būvām pastāstīt.
Ejam paklausīties. Es tev stāstīju, kas notiek. Tāpēc, ka viņam cita struktūra, vajag paklapēt. Jūs to sabarat. Elteks ar kājas ir pa to aparātu. Kaut kas nekā, jā? Nē, viss kārtībā. Viss tāpēc īstenībā ļoti daudz uztraucās iemās. Mēs jau rādījām vienreiz. Nē, to ne visi ir redzējuši. Ne visi, jā, nu pareizi, tad piesakos. Elteks nāca pasmaržot kādu kafiju. Svaiga, viss kārtībā. Elteks apstiprina? Ir labs, jā. Ir, viss kārtībā, jā. Var atbērt drusku kaut kur. Labi, sūtot... Parasti atbērt kaut ko visam citu, kafiju neatbērt. Jā, godīgi, ja cilvēki grib mājās ļoti kvalitatīvu labu. Galvenais, ka svaiga kafija, tu zini, ka viņi nekur ilgi nav braukājis. Viņi pataisno pie mums un uzreiz pie jums to baristu arī atsevišķu pogu uztaisīsim, kur var pasūtīt. Tu te vēl vienu reklāmu uztaisīt. www.mansproteins.lv iegādājamies preci, lai kļūtu par fake taxis driveru. Džeki, pirms tam par driveru tā netkļūst. Vispirms vajag ieiet tur iekšā, sapirkt produktus, sakačāties tā vai nē. Nu, protams, ja ir kaut kur citur, viss baigi garš un kārtībā, tad arī var nekačāties. Pagaidi, tev 11 stundas vai 11 dienas ir palicis? 11 dienas. 11 dienas. Te jau tūlītās. Jauno gadu šeit svinēsim? Nu jā. Tas labi. Uztas fake taksi arī izvadās visus pēc tam pa mājās. Gribu, lai izvizina? Mani nevajag. Bet ir jau arī meitenes, kas vēl izzina. Elteks meklē papildus spēkus, jā? Uz kurien jāsūta CV? Vajadzīgs elektriķis, kas viņam bija vajadzīgs certifikāts? Kas vēl? Tātad meklējam jaunus darbiniekus. Elteks meklē jaunus darbiniekus. Elteks paplašanās, jā? Jā, nu jā, daudz objektu meklē daudz darbiniekus. Jā, tev ir izglītība elektrozinātnēs, ja tev ir pieredze iekšējos un ārējos elektrotīklu izbūvē, tev ir drošības grupa, elektrodrošības grupa. Vēlams B, būtu BZ, arī būs labi. Patīk baltie kabeļi? Patīk baltie kabeļi, patīk melnie kabeļi, patīk visādi kabeļi. Jā. Ja tu proti plānot pats savu darbu, tad arī piešķirsim auto iespējas. Vēlams, tad attiecīgi autovadītāja apliecība. Protams, bez skaitīgiem ieradumiem, bez indēšanās darba laikā. Brīvdienās tas darbs, ko gribat. Var arī pēc skolas sūtiet savu CV uz Elteksa e-pastu. E-pasts pieejams Elteks mājaslapā www.elteks.lv. Sūtiet savu CV ar mazu vēstuli, ko esat darījuši, ko protat, un tad mēs jūs uzaicināsim. Un cik gribat, jā? Jā, un cik gribat. Un tad iespējams uzaicināsim jūs uz interviju. Intervēsi tu? Ne tikai es, būs vēl cilvēki. Nu super, ļoti labs sanāks, man liekas. Viņš labāk nekā pirms tam varbūt. Labi, otrs jautājums. Mums ir loks varams vaļā, jā? Vēl kaut kādas ventilācijas, kaut kas ir vajadzīgs? Jā. Reini? Jā. Ļoti daudz, kaut kas jāņem vērā, jā. Kas jāņem vērā? Jā, nu, tas ir, tu domā, tagad šajā stadijā, kamēr jūs esat šeit, jā? Tātad, kas šeit būtiskā lieta, pirmdien putīsies vatas sienās iekšā un arī griestos, tātad mums ir līdz pirmdienai. Griest jāvaiž lejā. Lai slejā nav problēma, jautājums ir, kas caur sienām vai caur griestēm ir jāved cauri, kaut kādi izvadi. Caurums fasādā ārā, tad pusē virs un vēl augstu. Tātad divi caurumi. Viens būs zem durvīm, viens būs lejā pie krāsnes jāuztais, gaisa piepūda. Bet jautājums jūs teicāt par logu, viņš ir rūdītais tikko? Jā, rūdītais, jā. Jā, nav ko satraukties. Jau puse no uzvaras. Godīgi sakot, jā. Jā, tāpēc es jau gribēju, lai jūs ātrāk pēc iespējas šeit atbraucat. Nordic sauna. Ir labs? Čau. Čau. Beidzot jūs esat ciemos. Ir spilgti, jā. Beidzot jūs sagaidījām. Kafiju? Nē, paldies. Ejam, skatāmies. Buljonu, šokolādes dzērē, neko negribas, ne? Reku Reinis arī. Aiziesim, apstīsimies pirtiņu, jā? Jā. Tā, te mēs ejam, jā. Ir 11 dienas palikuši. Pabeigsiet pa 11 dienām? Ko tieši? Pirtiņu. Tev krāsnes būs no mums. Labi, tā, Reini rādi, kur mums te jāiet. Tā, nu, šitas mums otrajā sezonā, to mēs gribam janvārī ķerties klāt. Jāņu Ziemassvētku. Viens, ja tu esi nokavēts, tā kā uz Jāņiem. Ir doma tāda, to krāsniņu šitien mēs tiekšā. Ko jūs sakat par to? Nē. Jo? Tas pilnīgi noteikti ir stūrī. Labi, jūs sakat, ka vislabākā vieta ir tur, jā? Jā. Jo? Nē, nu vienkārši plānojums labi, jau ka tev būs šeit, un kur tad lāba? Nu, reku te lāba, L-ā, ne? Nē, nu šādā konceptā ir, man liekas, tikai šādi varēs mierīgi apgulties un tur vēl var sēdēt, jā. Bet tev jau pasties, tev jau rekur ir kaut kāda daļa, tev jau nav. Ir tādi objekti, kur krāsnes tiešām stāv tikai pie logu. Tev jau rekur ir vietiņi. Labi. Arī krāsne ar pie logu jau mierīgi. Jā, okei. Tad te ies flīzes. Flīzes, jā. A, ko tu ieteiktu flīžu vietā? Jā, nu ko flīzes, jā, tikai flīzes. Rolands jau elektrību činījums. Pietiek jauda. Pietiek? Pietiek. Ok, tātad šeit centinieku caurumu. Jā. Šeit centinieku caurumu, cik augstu? Visu logu augšu. Tieši virs logu augšā, jā? Augšā. Nē, griezti iet līdz ar logu augšajā malu. Ap divu logu ir vienāda augstumā. Vizuāli neizskatās.
Nezinu, jāskatās arhitektūrā. Nē, nu kā griestiem jābūt vienāda augstumā, tātad ar mazākā odzi tātad augstums, tas, kas ir augstākais loks, tur arī pēc tā arī mēs šeit augstā tukšumā virs, un kā te būs tukšums, tanī vietā arī izdurba augšā caurumu tā, ka ventilācijas kanāli var saslēgties, novadīt, no kuras puses vajag. Ok, par griestu pazeminājumu, kādā veidā mēs tur augšā vienkārši koka kaut kā dekoratīva griests, ja? Nē, šitien vienkārši koka rāmis. Jā. Vate iekšā. Jā, vate, 500, no 100. No folijas, gaišs šķirkārta vagonā. Mēs farmasāli nevajag skrūvēt? Edvards būs priecīgs. Elektrību vajag pie tiem caurumiem? Tas viss dabīgi, ja? Elektrība ir, mēs paņēmām līdz vadības pultu tīri, ja jums interesē parādīt, kas vispār ir, jo krāsnes ir tikai viens elements, tātad būs krāsnes. Tīri, lai saprot, tātad krāsnes būs viens elements, tad ir jāizdomā, kur mēs liksim jaudas bloku, jo jaudas bloks ir smadzenes galvenās krāsnīs, šie ir panelīši, un būs 2 sensori. Un tas jaudas bloks, tad būs ticamāk, varētu aizšķirās sienas, ja, tur ir kāds šitā ir kastīte, ja, izskatās. Jaunās smadzenes nevis visi vada, viņai vajag tikt klāt. Varat kaut kādu smuku lūku, kastīti? Blakus sadals. Tev būs atsevišķi sadals, kad šeit. Jā. Un tad arī pat viņu var... Vai tajā pašā? Vai tajā pašā. Nu, te jau nebūs daudz automātu šeit. Tu var bišķi ko jāvāk to sadals skatu un dziļāk. Kā variants. Otrs variants... Griestos ievēlēt. Nē, ja visur griez palēt tik augstu, tad nē. Bet ja griez nāk uz leju, tad var arī kaut kur citur jau. Mums tur būs kaut kur. Tur variants. Tīri tehniski, ja mēs liekam tvaika izolācijai pāri vēl foliju, un tad liekam, un tad atbilstoši pīrāgu un flīzējam, tad viss ir ok. Nu, tad, respektīvi, tās krāsnes jauda arī plus mīnus varētu būt līdzīgi. Tas skaidrs, ka viņi ilgāk uzsils. Jā, viņi ilgāk sils. Viņi nedaudz ilgāk uzsils, jo tur ir tilpuma masa, kur ir jāuzsilda vēl papildus, protams, no tās flīzes, vai ne? Bet kā jums ir ideja tās flīzēt šo sienu, un šeit ir loks? Jā, nu droši 45. Nē. Kā tu domā? Vai kāds bija jautājums? Arī pārtrauc varbūt pārāk ātri. Man vienkārši vizuāli vajag, ka tur neiedarās flīzes, tāpēc, ka loks pa vidu, ja loks nebūtu, tad būtu tāda smuka pakni, tu var izvēlēties struktūrāļu flīzi, izgaismā no augšu, un tev ir vienots tāds elements. Tagad... Sintīgi aizdomā, vai vajag flīzēt, tad līdz neflīzējam. Jā. Džentlmeni ārti varētu saskrūvēt to visu, viņš jau māk. Jā. Tas arī īstenībā nemaz tik slikti neizskatās. Nē, ļoti labi. Jā. No Oskar rītdien būs? Jā, protams. Mauks, jā? Mauks ir tālāk, aiziet. Klausies, vajag izveitināt, vai visi dēļi melnie pietiks. Jā, rītdien jūs varat pateikt, lai mēs jau gatavībā esam interjo. Jā, pateikšu. Okay. Ieraksta komentārā, kas pa uzņēmumu tur ņemās ar tām vatēm. Viņas atpazīt nevar. Var kaut mājienu iedot. Viens rēts. Mozons palnā jau. Jā, tie visi notiek. Sienas nokrāsots. Pirmā siena, dažas. Jā, nokrāsots. Rīt sākam skrūvēt griezta profilus. Jā, pie frizēri jāiet atkal. Mentiņa, nakts maiņa. Mentiņa, nakts maiņa, jā. Rekur kādu smuku šuvīt. Jā, smuku šuvu. Epoksīdi, jā? Epoksīdi 2 komponenti, jā. Nu, liels paldies Mapei. Jā, AKCG, jeb. Jā, vai arī, jā, varam arī saukt tā, jā. Paldies, man? Jā, sanāks vēlēs vakars, jā. Ko sieva teiks? Neko. Ja es sūtu īziņu, lai gaidu vēlāk. Nezudīšu. Sūtīšu īziņu. Kaut ko gribu ar viņai nodot tagad? Drīz būšu. Šodien būšu, cerams. Ja nē, tad rīt no rīta. Eģus, tu esi klāt beidzot atpakaļ. Ko darīs? Es apskatīsies, kā arboristam iet un jāizrunā plāns par pakāpienu. Bet mums tur pakāpienām vēl tur bišku uzlabojumi. Vēl kaut kas jāpiebetonē mums būs klāt. Lai tā nojumīte, priekšo nojumīts. Tad mēs maz nākamdēļ pakāpienu nevaram likt. Kā nevaram, liksim? Jā, šodien sagatavosim. Jā, bet kā tu viņu pacels? Cik viņš sver? Viņš 220 sver. Tas jau tavs sīkums. Mēs ar ekskavātoru 500. Blin, prodīt. Vāveri kokā. Tas tavējais? Jā. Arborist, čau! Blin, tu te visus apzāģējies. Pasties ar fiskaru, blin. Vispār nopietnā. Blin, baigi plikās paliks, ne? Bet tāpēc to teicu, nevajag. Bet pagad, tu te kontrolē. Nē, viss kārtībā. Viss pareizi, viss kā vajag, ja? Jā, viss kārtībā. Mēs sausos tik paņemam kaut kādu. Jā. Viss vairāk sanāk apcīt, jo šās brīdis nav dzīvo, tāpēc arī tie vairāk to sausu veidā. Labi, nokāps lejā izstāstīs. Netiek saulot, tāpēc tur viss. Jā. Eģis, nu tu labi, ka tu trubu iebāzi. Nu, jā. Tu biji paredzējis, bet žēl, ka ne dziļāk. Bet nē, mums tieši vajadzēja seklēt. Tā kā priekš mums bija ļoti labi un priekš laistītājiem un lai apgaismotu dārzam. Viņiem, lai cirkulētu ūdens, jā, tas ir slikti, viņiem metru vairāk dziļāk.
Kaprols arī atbrauc ciemos. Tā, Ventišs arī. Jā, Ventišs te. Viss notiek. Viss labi? Iet uz beigām, jā. Man ir visu. Super. Frizūra arī kā vienmēr topā. Kā vienmēr necenšos. Sienu redzēji? Jā. Patīk? Jā, viss super, viss ļoti labi. Flomāster, to arī te. Rītīgi nomalcāt vakar, jā? Cīnos, jā. Būs? Vai būs laikā? Jā. Nav jau laika daudz. Kurš par to zina? Kā siena? Man liekas, ka ļoti labi. Cintija vēl savu verdikti pateiks, vai ne? Jā, man patīk, viss kārtībā. Maksīgs pa griestiem, bet Eģis par pakāpienu. Kas būs ar pakāpienu? Viss būs labi. Jā. Kādas kaut kādas izmaiņas? Jā, izmaiņas? Jā. Kaut kas jābetonē vēl klāt, jā? Jā, jābetonē ir klāt jumtiņam. Kreisajā pusītē šeit noņemsim to finienu nost. Principā jau var noņemt, droši vien var staigāt. Pamatiņš jāpiebetonā, pie kura apakšas var tad balstīt šo te jumtiņu. Jumtiņš ir vēl veida konstrukcija. Viņš būs aiz pakāpienas. Tas būs aiz pakāpiena, jā, bet to pakāpienu mēs varam principā arī uzmantot ātrāk noteikti, jā. Rītdien mums durvis liek iekšā. Rītdien durvis liek un... Cikos liek? Nu, pa dienu. Jā, rītdienas laikā. Tad varam rītdien laikam pakāpienu un nākamā. Nē, rītdien vēl, nē. Vai nākamnedēļ varam? Kad žogu liek? Nākamnedēļ. Pirmdien liek pasēdus, otrdien liek vairogus. Bet tu varēja nelikt pasēdi. Pasētu vienu varēja nelikt, tāpēc, kad... Jā, vienu pasētu nelikt, tāpēc mums vajag iebraukt ar ekskavātoru. Bet to pēdējo mēs varam, priekšpēdējo. Jā, bet otrdien ieliks pie reizes, kas tur ieliks. Ar to ekskavātoru viņu, tev ir? Ekskavators, tā būs jāņem no torrenta. Dēļ pakāpiena? Jā. Nepacelsim, neezis? Tad varam pa 4 celtiem. Nu, pa 4 labāk. Tas jau nebūs profesionāli. Tu vari meitenēm parādīt to, kas ir uztaisīts, viņi pa aizkariem atbild. Jā, ap tām aizkarnišām tieši principā fiziski ir gatavas. Formas ir tikai apdara palikusi. Tādos izmēros viņi arī ir. Platums ir 20, augstums būs 100 mm. Stiprināt var visā plaknē, visur pilnīgi, visu ko. Neieurpsimies vados, jā. Vados neieurpsieties, ja ir kaut kas mega smags, vajadzētu dībelīšus papildus, tad, bet... Tas mums ir līdz vienmēr, jā. Pagaid, jūs arī to skrūvējat? Es personīgi ne, bet mums ir meistars. Jā, čau, meitenes. Tā šitā, jā. Jūs ar ko esat atbraukuši? Mēs atbraucam pārmērīt vēl dažus cipariņus. Ok, droši nācat iekšā. Tu jau šodien pirmo reizi, jā, te? Jā, redzēt, kā jums tur izskatās dzīvē. Sveiki. Sveiki, jā. Meitenes ciemos, jā. Skaisti jau. Tu jau pēdējo reizi biji, tur nekā vēl nebija. Jā, tā kā, te jau daudz darba izdarīts. Ļoti skaisti. Ļoti daudz. Ne, malači. Nu, bet mēs tagad arī piemērīsim, pārmērīsim. Mierīgi kafiju. Sadarīsim darbus un tad, jā. Kā jums izskatās? Paspēsim? Paspēsim. Mums vēl ir, cik daudz, 10 dienas vēl palikušas. Lieliski. Mēs noteikti paspēsim. Jā. Kad es domāju, tu varētu viņus karināt? Nākamnedēļ? Ideāli. Jā. Perfekti. Bet mums gribētos, lai te ir tā tīrs. Būs. Pirmdien jau būs te tīrs. Pirmdien liek virtuvi iekšā jau. Jūs tādies beigos tempos. Tad reiķinām uz ceturtdienu mēs varētu nākt ar aizkariem. Ideāli. Puteklīši pēdējie ir noris. Mēs arī atvedām paraugus. Mēs esam gadrīz pēdējie droši vien. Mums vajadzētu nākt pēdējiem. Sinti arī būs, nebūs, nezināt? Neesam sazvanījušies. Kaut ko tu zini? Es vienkārši pats nezinu. Viņi tur ir izvēlējusies. Es pat neesmu redzējis, kā tie aizkar. Mēs parādīsim. Mēs parādām tāpēc līdzi, lai var redzēt tā. Ok, jūs tad bišķi pamērieties. Es tur ar pārējiem vēl bišķi parunāšu. Es pats tikko atbraucu uz šajieni. Tagad tu gribi šogad vēl kaut ko darīties? Varbūt šais plāksnes pārvīdiem te. Nu, izdomās. Tā paliek oļi, jo tev pie ieejas mums būs tieši pretī plāksnes. Davai izdomās. Nu, es šāds proga nedara vienkārši, jo ja bija paredzēts mums tur no malas, tad... Jā, to nākamajā sezonā. Jā, pārtaisīt, jā? Jā. Čau, Zintis. Čau. Nu, kā tev tur augšā gāja? Baigi labi. Baigi pliks tagad viņas, ne? Zini, kā tev jau, viņas tev tēnā iekšā ir augst, tāpēc viņi daudz bija to sauso zaru. Kokš jau pat atminos uzreiz. Tā kā, un vēl mēs noņēmām zaļos, taipusē, kas jau gāja kaimiņiem, notikās, redzi, filmas notikas. Jā, jā. Kaimiņi būs priecīgi. Pasaka, ej, nu spriedes tev tev, nezāģē nekad nost. Nekad vispār nevajag, viss, lai paliek tā, jā? Viņi vienu otru nesmacē nost? Zini kā, varbūt ir jāskatās, ko tu varētu kādu izņemt ārā, piemēram, te vidējo. Jā. Jā, lai tas vainaks augšā veidojās. Bet jāpārdomā, kuru, jo, piemēram, šai jau vainaks ir izveidojās tai pusē, redzi, viņam ir baigā masa kaimiņu pusi, un tie zari baigi stiepsies ārā tā masa augsts, un redz, viņi jau ir jau slīp. Tāpat kā tā, kas tev malējā. Jā. Ekrānā, jā. Tā arī par to, jāpadomā. Varbūt kādu 1, 2, līdz 3 spriedēm varbūt kaut ko varētu izņemt ārā. Jā, to varētu pavasarī izdomāt, jā. Kas par problēmiņu?
Te mums tas ir master guļamistaba, pareizi? Te jābūt izvadam elektromotoriem, nu vai tur, vienā vietā. Ok, Eltiksam to prasīsim. Jā, to vajadzētu uztaisīt, jo šeit mums tajā istabā ir motorizētie. Bet pagad, Riku, varbūt šitas arī ir. Varbūt. Bet viņu vajag nišā. Ok. Viņu vajag ielikt nišā, jā, lai savādāk. Nu, jā. Labi, Reinis pēc 5 minūtēm būs, ar viņu visu izrunās, viņš to visu pateiks. Kā izmēri visu pagaidām atbilst pēc jā, ļoti labi. Viss. Šitien mums nāks parketiņš, jā. To tad es no Reiņa arī sapratīšu, cik tas parketiņš būs. Visus sausos nelasījām, arī te pašā vainagā nevajag lasīt nekad ārā sausos, jo sausies arī palīdz turēt vainagu arī. Nu, sniegs ziemāk sakrīt virsū, jā, arī, jā. Un ja kādreiz varētu paņemt citus kādu, visādi mums strādnieki ir, jā, gadās, viņi ieraudzīja, ka kāpe tādiem kāpšiem asiem priedēs, jā, zem prom uzreiz, jā, jo veselas kokos netekā pirmā augumā kāpšiem, jā, tikai ar virmiķēm, jā, nebojās koku. Koks tiek iemērīcīgāk, viņš sāk raudāt, viņš sāk pilēt, līdzīgi tas nav labi. Vēl viena svarīga lieta par priedēm. Neļauj tev nevienam iestāstīt to, ka tu vari apgriezt visus apakšējos zarus nost, taisīt tā saucamo palmu, jā? Jā. Tas ir galīgi greizi. Viņi netauk, viņi vienkārši netauk. Un vispār priedes starp privātīšanu, jeb savvaļā un mežā arī ļoti atšķirās, piemēram. Te mums redzēt, mežā priedēs tumris, kā rekur ir pilnīgi tukšs, tāpēc, kad konkurence ir un tur netiek gaisma, teorētiski priede ir tā kā egle. Nu, tā kā egle, bet normāls aineks viņai un smuki var izveidot. Tā, nu, meitenes, jūs varat parādīt, jā, paraudzījumus? Istabās jums būs šitāds te pīliņš, kas atgādina naturālo struktūru, bet ļoti labi viegli kopjams, un tagad smuki izskatās tāds tuvu dabai. Un tas būs visās telpās, visos logos. Jā, izņemot virtuves logu. Šitajā lielajā istabā, viesistabā būs šitais te tonis nakts aizskaram. Viņš tāds naturāls. Ko nozīmē nakts aizskars? Tas, ar ko jūs varēsiet aiztaisīt ciet logu, un lai nav dienas gaisma telpā iekšā. Lai jūs neredz no ielas arī siluētas, jo Okay. Viņš tāds labi krītošs, tā kā varat paraudziņā lielākajā pačam bīteri, viņš tāds pietiekošs un tāds mājīgs. Jā, ļoti labi. Siltajos toņos. Tas būs jums gan viesistabā, gan nosacītā sporta telpā, kā jūs tagad nosaucāt, jā. Un jūsu master guļamistabā būs šitais te. Zaļš, jā? Šobrīd ļoti populāra. Zaļa? Jā. Kāpēc? Dabai draudzīga. Jā. Dabas toņi. Mums ir palūk, paskatoties, viss zaļš, priedes. Super. Es no kā to saprotu, Sintī to visu ir izvēles. Es pats nezinu, kas ko es. Tagad no jums tikai uzzināju, ka zaļa būs. Ledīrum būs pārsteigums. Pirti mēs atstājam nākamajā sezonā, to mēs janvārī taisīsim. Mums vēl dizains viņai nav gatavs, mums galvenais viņu ir apšūt visu, un lai mēs varam 15. decembrī šeit jau sākt dzīvoties. Elektricim nodevām ziņu, ka nav elektrība pievadīta tur tiem aizskariem, jā. Tā kā es domāju, šodien tas viss atrisināsies tā kā bez stresiņa. Sanāca nomērīt? Jā, viss nomērīt, tagad visu palaižam procesā un piekdien tiekamies, tad jau nākam piekdien. Kā jūs atrast? Mēs atrodamies interjera salonā, mūsu salons Bill Deco. Jā. Gustav Zemgala gatavs 77, un tas, ko mēs piedāvājam, tas ir no A līdz Z. Sākot ar paraugu izmērīšanu, izvēlēšanos uzmērīšanu, mums ir savs šūšanas ceiks, mēs paši šūjam, stādam arī. Cik ātri jūs to izdarat? Atkarībā no auduma izvēles, ja audums ir no kolekcijas, ko var dabūt 3 dienu laikā, tad tā ir nedēļa. Ja ir audumi, kur ir ilgāk jāpagaida, tad tas ir mēnesis. Top 3 krāsas, kuras tagad ir trendā aizkariem? Sinepju krāsa, zaļā un bēšīgie toņi tieši šobrīd ir tie, kas ir top. Jorgs ar elektriķiem, kā es taču teicu, ka būs. Kas ir? Būs mačs, obligāti būs. Viss atradīšu cimdas nākamajā reizē. Jā, Katlanē vadi nav izvilkti, ziemeļu fasādē man devējiem vats nav izvilkts. Darbi tev stāv uz vietas tagad? Darbi stāv uz vietas, neko nevar izdarīt. Pēc cik viņš būs? Nebūs. Šodien nebūs? Viņš atzinīs pēc pusstundas, pēc mūsu garās sarunas. Viņš varbūt... Mums bija dirsējs un varbūt vajag to iesaukt atdot kādam citam. Būs mahačs izskatās. Būs. Nav ko darīt. Tātad par RR santehniku. Kurš uzvarēs, RR santehniku vai Elteks? Ierakstat komentārā. Maks, tu jau teici, ka nestrādās, tikai skatīsies un regulēsi. Es nedaudz gribu pamēģināt pats startēt, kā tas viss izdodas, ka tas, ka nav mans instruments. Tas reiz tā jūtās, ka nav savs. Bet, jā, bišku paskatīties, kā viss iet kopā. Bet kā izskatās, viss normāli? Pagaidām, jā, ar ventilācijām vajag labi, rekuperācija, viss ok, diezgan vienkārši instalējās. Tā daudz monotona darba vienkārši. Kā džeki, kas skrūvē, normāli māk kaut ko? Nu, cenšās. Jā, bet kā izskatās? Viss ok, galvenais, ka pēc tam jau, kad vilkšana būs, tad tur jau vajadzēs bišku iespringt. Bet, ja cilvēks tur grib un var un ir pieredze kaut kāda, tad jau viss sanāk.
Pastāst, kāpēc tu viņu esi aplīmējis? Pēc, ka sanāk, ka mūsu sienas nav nokrāsotas šobrīd, un viņas nebūs vēl nokrāsotas. Un tad, lai nesasmērētu profilu, tad mēs vismaz šādā veidā atslogojam darbu un varam vismaz strādāt uz priekšu. Tad, kas ir krāsotājs strādās, vai ne? Bet, protams, pirmais jau būtu labi nokrāsot no sākuma. Bet ir kā ir, tāpēc jāaiziet kaut kā no situācijas. Mēs ejam tā aplīmējam. Būs augšā, krāsotājs pēc tam nokrāsos, būs labi. Marks, cik ilgi to taisi? Tieši audumus? Jā. Audumus, tas jau 3 gadi jau kaut kur ir. Bet, paralēli arī PVC. Mūsu PVC kaut kādi 7 ir kopā nostrādājis. Ir nianses, saku, kā toreiz. Interesanti. Baigā dažādība īstenībā. Baigā dažādība. Piemēram, šoreiz trepas ir par īsi, jā. Vajadzēs garāks. Es neteicu, šeit ir braukt, taisies citu objektu braukt tagad. Šeit forši. Dvižuha ir laba, jā, tikai darba kārtība ir bišķi sajaukta, jā. Bet, atkal strojkā tas tā vienmēr notiek, ir jāpielāgojas, vai ne? Lai kā tu tur necenstos kaut kas, šobrīd tā ir pielāgošanās, vai ne? Nokrāsos, viss ok, savādāk, lai nenošmulē mums profilu kantīti to redzamo daļu. Jā. Kaut kā jau situācija. Maks, turies, tev roku viss kārtībā? Tas ir, jā, dāvana no griestiem. Jo, ja esat labrotas un tieši, teiksim, raudumiem strādā, ja šajā rokā ir lāpsti, viņi ir kustības. Un, kad jau aiziet, tu strādā, tur, nezinu, nedēļu 15 stundām, ja ne vairāk citreiz gadās tā arī. Tad reku rezultāts. Palasīju komentārus par iestieptiem griestiem, ka viņus dzīvojamās telpās nevarot likt un ka tikai uz pārdošanu un tā. Neredzēju pamatojumu. Ja cilvēks varētu man pamatot, kāpēc iestieptos griestus nevar likt, es piekritīšu. Bet ja nav pamatojuma, tas ir tikai tā. Man nepatīk, tas nestrādā. Atkarīgs no materiāla kvalitātes, kur jūs viņus pērkat. Ja jūs pērkat pašu lētāko materiālu, nav nēm, ja jums tur piesola par 12 eiro kvadrātmetrā, tad ir rezultāts. Ja? Tad sūdās, ka smirda vai kaut kas plīst un tā tālāk. Bet, ja liek kvalitatīvas materiālus, kur izgājuši certifikāciju, kuriem ir visai atbilstošie dokumentācija, tad tas tā nenotiek. Jārdi! Tik maz, jā. Bišku stresiņš, bišku dēlīšu pietrūkst. Jā, bišku, bet jau viss interjero noziņots mēģinās. Visi ļoti labi, traktors garām pabrauc pa otru pusi, neko neaizskārām. Nekas nesagāzās. Jā, bet visi starā. Ļoti daudz grib šitādu arī. Es redzēju, jā, no Kārbai Igbars, jā. Jau ir gaidam. Pret M3 varam samainīt. Vakar no Kotiņiem arī atbrauc, arī novērtēja, teica, labi, jā. Mums prieks, jā, mēs redzam. Tātad stikla siltumnīcas.lv, ja jūs gribat šitādu te. Šādu vai arī ir jau tie modeļi dažādi. 16 modeļi. Jūs varat pa mājaslapā atzīmēt TikTok mājas tieši šis modelis. TikTok mājas modelis. Jā. Varam. Atzīmīt, ielikt tieši, lai cilvēki zina, kā viņi ir redzējuši video, kā viņi izskatās. Jā, uz pavasari mums vēl ir lietus ūdens, mūtas laistīšanas sistēmas. Es nezinu, kāds iet kopā ar tavu tomātu audzēšanas taktiku, bet jebkurā gadījumā tas arī, teiksim, ja ne pašā siltumnīcā, arī dārzā tas var noderēt. Mūtas, ko var pievienot pie notekas, kas savāc lietus ūdeni, var arī paskatīties mūsu mājaslapā. Arī plaukti, ko mēs runājam, mazums sagribās un ir vajadzība. Jā. Jūs man linku sasūtat, tas, kas ir, es noteikti pastīšos, bet to mēs pavasarī tagad. 10 dienas, jā. Bet jūs jau braucat ceļojumā, jā, tagad? Mēs tagad laižam visu atpūsties. Kad atpakaļ? Tieši pirms Ziemassvētkiem. Ar to apgaismojumu, ko runājām. Tā kā korēto, kad pa vidu nekur nevar ielikt. Ir variants, ir mums tāda speciāla āķīša no nerūsējošā tārauga, kuras var ielikt profilā. Šeit var uzlikt trosību. Nostiep trosu un attiecīgi pie tās trosas tu var arī pielikt klāt kaut kādu apgaismojumu. To izdomās, to nākamajā sezonā. Tagad galvenais, ka ir siltumnīca uz vietas un viss smuki izskatās. Vārdu sakot, jāpasūt laicīgi tie, kas grib pavasarī tikt pie siltumnīcas, tad decembris, janvārs līdz februāra vidum, tāds laiks, ja grib pavasarī uzlikt, kad, lai mēs arī varam ieplānot aprīlī, varam uzstādīt, jo maijā parasti tos tomātus tādus nes ārā uz siltumnīcu, tā kā jāpasūt laicīgi. Pavasarī tas ražošanas laiks arī ir citreiz garāks. Teiksim, parasti mēs ir 4 nedēļas šai siltumnīcai, viņas var ievilkties. Jo Jansen ražo pēc būtības priekš visas pasaules. Viņi tirgojas arī Amerikā un visā Eiropā, principā visur, kur ir vajadzība pēc siltumnīcām. Tā kā noslodze viņiem ir liela. Jā, tas stājamies rindā. Stājieties rindā, gribat laicīgi, tad dodat ziņu.